Ja nelīmē taburetē no jaudas, tad lai līmē stiklā no bremzē. Vērņieks. Šaiza! Ka tu esi lohs. Esiet sveicināti manā kanālā Artūrs Miškinis. Šis video būs trešā daļa par maniem bīteriem. Tā saucamā ārā sniegsnieka. Es esmu tur, kur ir silti. Šoreiz tas nav atpūtas brauciens, bet komandējums mašīnu ziņā, bet marku ziņā. Tā kā droši iekārtojiet sētāk, un tad jau redzēsiet, kas tur interesants ir, kam interesē droši raksta, tad zvanat, varbūt vēl paspēsiet arī kaut ko nopirkt. Šo bīteri es pat nepaspēju iefilmēt, kā jau atbraucu ar ciemos Kārbais un nopirka šo aparātu pa 2000, gribēs 2200, viņi gribēja 1,8, sagājām pie 2000. Tā kā šo es paņēmu Vācijā pa 1100 eiro uz piegādītu. Tas ir 46 ar 2.5 motoru deforsēto, jeb 323 i 2000. Gada tādā stāvoklī ar mehāniku. Plus ir tāds, ka viņam ir sēdekļa apsilde, ekrāns, Androids, borta kompis, tās te. Tā uz ātro parāda, kas un kā. Nepaspēja ne sagatavot neko, kāds ir, tādu arī paņēma. Tā kā izbraucu visforši šeit tādus krēsus. Es viņus vēl neesmu redzējis pirms tam bēmbiem, tīpaši 46. Ir, protams, rūsiņa te, kaut kur tur apakšā bija te. Un Ķīnas eņķeļācis. No gabarītiem jātiek galā, jāpārbauda gaismas. Un es domāju, skati varēs iziet bez problēmām, jo piekare negrab, motors forši rūts, viss iet, viss kā vajag. Labi kraušu virsū, kur būs piekabe. Šogan es aizvedīšu viņiem, jo vakar nebija paspējis uztaisīt numuru salīdzināšanu. Šorīt sataisīja, tā kā varēšu tagad mierīgi sirdi atdot auto. Lai labi kalpo, lai ātri pārdodās un lai viņam sanāks nopelnīt naudiņu. No ko, automašīnu piegādāju uz Kārbaju. Tā kā lai labi kalpo, lai labi tirgojās. Re, kur paši īpašnieki. Čau! Čau, čau! Čau! No kā iet? Es gribu bišķi profesionāli kā tu, GoPro atnāc reiz. Kur ir iPhones laikam kaut kāds? Tas YouTube'am, jā? Jā, YouTube. Ideāli. Jā, tā kā būsiet arī YouTube, var pasveicināt mammu. Jā, sveicien mamī, viņi neskatās YouTube, viņi skatās TikTokas. Nu, Tā, labi, reku preci ir atvesta. jā, kraušanos papīrus jāiedot vēl. Jā, iedod papīrus, klausies šito gan es neredzēju. Sniegā bija tas normāli sādāk. Iekrāsots, Nav tagad iekrāsot. Labi, no. Rokas nav krāsa parādi. Reku ir bišķi zilā krāsa, kaut kur citu jau krāsa. Jā. Pagaid, zils man bija kaut kas. Jā, man žurka zila ir, jā. Es ieberzos, kad sniegā skatījos, tad bija apsnīts, neredzēju nemaz. Es speciāli saucu tevi, ka snieg. Šito čangoliem būs, ko jāpabeidz. Forši tā kraujam lejā viņu un... Jā, tu ir papīrs iedošu parakstīt. Jā, tas tomēr žurts ir. Tā kā tā, mašīna nokrāsies, vesels bars atnāca skatīties. Čau. Vasals. Tā kā tā, lai sanāk labi nopārdot. Kontā tev, jā? Ienāc viss kārtībā, jā. Nauda ir visi forši. Anulēt vajag to maksājumu. Jā, kas var? mums ārā. Tad citam mums ir bijis tā. Jā. Uz Igauniju pārdēja mašīnu un mēs kopā pārskaitījām, samaksājām 7000 skaidrām, vajadzēja starpību, ko 4 vēl palika. 4 aizbrauca no Latvijas projām un kopā pārskaitījām naudu piekdienām. Un pirmdien neienāca naudu iekšā un izrādījās vecais bija anulējis. No, tā bija diezgan interesanti. Izsas, kas pa motoru? 2.5. Vērņieks. No, protams, izskatās netādi. Ka reiz ziemā būs ko darīt. Tirgosiet vai metīsiet mersu virsū? Nē, šitas tiks pārdošanā līdz. Šakā reiz jāapkal nav. Pa 3,5 liksi, ne? Cik viņš nobrauc? 270. Jā, neko nav nobrauc. No, jā? Uz otru riņķi? Trīnīt ielakšu iekšā, varbūt 3,5 nevar. Nē, šito jau tu 3,5. 3,5? 4,95. Man teiks pareiz pateicis. Labi, visi darījums. Davai, paldies. Veiksmi darbā. Jā, tev arī, lai veicās. Tā kā mēs turpināsim tevi sekot un labāk lietas Kārbas mājaslapā mašīnas mēs pirksim no tevīm. Tā kā tagad neliels tās turpinājums par bīteriem. Šo 46 šodien es pārdevu. Tūlīt tās būs jāizdzen uz Jelgavu. Uz darīšanas un pirreiz varēšu aizdīt. Tā kā lai labi kalpo un lai labi ripo, kā saka. Vēl es vēlējos parādīt par 61. vēl neesmu neko parādījis. Un jā, starp citu es viņu jau paspēju pārdot. Pastāvīgs klients savāca, meklē savu autiņu, bet viņš viņam parasti ar defektiņiem, lai pats var pataisīt. Līdz ar to var dabūt izdevīgākus eksemplārus. Jā, un šos škodu jūs redzēsiet citos video. Rītdien ir jādot arī, tikmēr ladēja saķītis, lai nesanāk nekāda šaizīta pa ceļam.
Jā, jau pilns, kā redzēt. Tā kā pamazām viss notiek, darbojās uz doto brīdi, kas man uz vietas ir pieejams. Šī žurka un šī žurka. Tas X3 ir cilvēks arī apskatījies jau aizrunājis, ar gaidu, kad viņu sataisīšu, kas ar šo X3 parādīšu jums arī vēlāk. X5 man pagaidām arī servisā, saplausta nobeidzās. To sataisīs, un tad to es arī likšu tirgoties. Bet, rītdien lidošu uz Beļģiju, Nīderlandi, tā kā paskatīšos mašīnas tur. Bet to jau jūs jau redzējāt citos sociālos tīklos, tā kā sekojat arī manā TikTok kanālā. Turpinot bīteru, visu to sēriju, visu to padarīšanu, skriešanu un ņemšanos, baigā kustība un liela aktivitāte no jums. Pirmai daļai skatījumi, mēmi daudz, nepilnu 2 dienu laikā, 10 000 skatījumu. Respekt, paldies jums! Spiežam laiku, bet es parādīšu jau nākamo bīteru, ko jūs jau redzējāt iepriekš. Tagad biki noskaloju, varu parādīt, kas un kā. Jā, viņš ir dārgs bīters, bet der arī kā ikdienas autiņš. Viņu pirku kā bīteri, bet sanāca ikdienas autiņš. Tātad paņēmu es Vācijā viņu par 1700 eiro, stāvēja par 2000, nokalēju, domāju, 100 nokalēšu, jau būs labi. Dabūju pa 1,7. Teica, ka pneimas defekts. Uz doto brīdi, jā, pneima neuzpumpē līdz augšai, kaut ko tu pamazām pumpē, bet neizlaiž līdz beigām. Un kompis citreiz parāda pneimie līmeņa augstumu. Tas ir defekts, bija doma sataisīt. Un braucot uz ogri, uz CZD, pazuda jauda, pieslēdz pie kompie, DPF kļūda. Tā kā DPF arī jāremontē, vai attiecīgi jūs visus tālāk zināt, kas. Un jā, tas ir 2005. gada 525. dīzels. Diezgan dzīves eksemplārs, pateikšu godīgi. Tīri komplektācija, cits teiks pliks, cits saka pilns, cits saka normāls. Lūka, gan mīnus, gan plus. Parastie sēdekļi, bet elektriski regulējumi. Plus tas vēl ir ar atmiņu. Sēdekļa apsilde, automāts, lielais ekrāns, 310 000 nobraukums. Viss tā pārējais strādā, parkingi strādā, tā kā braukt patīkami. Zina, priekš 60 par tādu summu. Nemaz nav tik slikti. Bija doma tirgot viņu sataisīt par 3000 eiro pēc reģistrācijas. Un bija SSA ielīdz par 2800. Lai par 2700 aiziet ar defektiem, lai nav jāatškarēs jāņem. Man te viens pazīstams klients, kas jau vairākas mašīnas ir pasūtījis. Šodien prasīja, kas ir no lētā gala. Aizsūtīja piedāvājumus. Viņš piedāvāja savu cenu. Tā kā viņš patstāvīgs klients, nopelnīt arī sanāca. Pa 2650 es atdevu šo eksemplāru. Tā kā, lai labi kalpo, naudiņu man bija sanāca nopelnīt. Kāpēc gan nē? Un jā, kā jau redzēt, viņam bija diski, tā jau par lielam arī mana peļņa būs, tāpēc atļāvos. Nedaudz nolēšu to cenu. Labs bīters, ne? Vēst vēl tādu 60-niekus, bet par tādu naudu grūti. Vai mehāniku tādu kā bīteru atvest. Pa 2 tur Vācijā var atrast. Tā līdz ar to man pa 3 jātirgo šeit. 3 pa bīteri. Jā, tas 46. Melnais man jau ir aizgājis. Šodien vedīšu, es jau rādīju, tad paliek uz doto brīdi. Šis 36. Šis 36. Un tur, tas jau tie nav bīteri. 2 39 nāk, 1 36 nāk. Un tas arī viss. Pa lielam vairāk, un 2 46 nāk. Un pa lielam vairāk neiepirkšu šogad bīterus pietiks, jo līdz Ziemassvētkiem pietiks, ar tālāk, jo viņu nevienam nav vajadzīgi. Vai tomēr kaut kāds lētos bembes man iepirkt? Ko sakat? Ko, turpinam. Es domāju, turpinās tagad visas mašīnas ledīsim kopā, gan bīterus, gan klientu autiņus. Tātad, rekur nākamies bīterus atnācis, durvis vaļā. Un rekur šis X3, starp citu būs arī uz pārdošanu. Pirmais iespējas diezgan dzīves eksemplārs. Indīgos stiklus vēl. Jā, pēc sastāvjiem tev pastāstīšu, kas un kā pirmos iespējas. Veičē, kur tā mašīna patīk? Nā, eju. Sarkanā žurka? Jā. Šī sarkanā žurka ir AIS projekts. Viņa gribēja iemācīties pulēt. Kā redzat, sarkanā krāsa, ja šī gadījumā izskatās, ka būs laka nost. Mums kā bīteri vajadzēja, spogulīša nav. Jā, tā ir laka. Labās nāksies krāsot mašīnu. Nekas nemācīsies krāsot. Un tev nav variantu var. Pati gribēja. Es gribēju pulēt, nevis krāsot. Šoreiz uzkrāsosim. Paskatīsimies, vai pielaist. Tātad pielaist nevaram. Aķīs tukšs. Bet paskat kāda stūra. Tā kā pārslēdzējs viss tāds
Forši. Nu, labi, šitam poga tāda. Piekaramie griesti, aizmugurē štorka, aizkars, loga, aizkars. Patīk, Ričard? Jā. Bet dosimies pakaļ citai mašīnai, jāķīts tukšs. Jā. Apa, nav vēl elektriski logi, nu pliks un nabuks. Bet toties klimata kontroli. Jā, iemācīsimies krāsot. Stulbā poga nenofilmēs. Tātad, kur esam atzinuši mājās, var apskatīties. Tātad 1.6 kārtējā žurka. Tādā eksemplārā paņēmām lēti 900 eiro ar vakas defektu, bet ar oriģinālu 120 nobraukumu un pagaidām rūsu neredzam. Līdz ar to tas ir AIS projekts. Ko tu darīsi ar viņu? Pulēšu. Tikai pulēs vai ko vēl? Iztīrīšu, nomazgāšu, nezinu. Tirzniecībai? Nē. Jā, mums ir doma šo projektu atstāt sev, kamēr neatradīsim neko labāku. Jā, tas ir 1.6, bet tādā stāvoklī, tādu nobraukumu bieži negadās redzēt. Jā, pulēs, domāju, nav diezko jēgas, bet pamēģināsim, jo vaka labās nost. Būs pa lielam jāpārkrāso mašīnas, tā domāju. Ko jūs ieteiktu darīt ar šādu eksemplāru? Restaurēt tās, tā kā viņš ir no rūpnīcas iznācis atstāt un pēc tam vēsturisko spēkratu, vai attiecīgi likt empaku, koiles un tādā veidā smukumu. Tāds salons, pagaidām netīrs, komplektācija nekāda, 2 saimnieki Vācijā, pirmais saimnieks tur 30, kura tur gada opis bija, un tad kaut kāda sieviete. Var redzēt, cik ilgi stāvēs, izbalējis, sūna šeit. Tā kā ir ko padarīt, ir ko patīrīt, tā kā lai aiet cīnās, skatās, mošu diskus nomainīs. Vēl jau variants ir par vēsturisko, vēl 2 gadus pagaidīt. Un atstāt, jā, bet... Jā, vēsturisko. Jā, bet tad nebūs empa, kas vienkārši tās kā tagad ir. Nu, tikai smuki sakrāsots attiecīgi, vai izpulēts. Skaties numuri smuki varbūt būs. Vai te viņam nenāk? Viņam nāk VS numuri tad, jā. Pagaidām varam uzlikt 2-ciparnieks mums ir vēl pieejams. Jā. Tā kā tā, ko raksta komentāru, ko darīt? Mēs te aiet, nē, es atvainojos, mēs nē, aija sāks. Tagad mazgās, izsuknes salonu. Vispār paskatīsimies, kas motors telpā darās. Tagad no defektiem tā, ka tušgaitā slāps nost un degvielu nerāda. Degviela ir iekšā, bet rāda tukšumu. Tagad parādīšu vēl vienu mašīnu, šoreiz sen nav bijis mašīna no Somijas, no Koparte ar defektu. Un tā ir 11. gada Volkswagen Jetta ar 1.4 benzīna turbomotoru. Tāds eksemplārs ar smukiem diskiem, nobraukums 190 000. 2 atslēgas, ir arī vēl komplektā nāk ziemas riepas, nu kaut kādas tur, ir kādas ir, tādas ir, jā. Paņēmām mēs viņu tur par 2900 ar visām komisijām, piegādūtē, te nostājās kaut kas tur bija 3800 kaut kas tāds. Kad cilvēks aizbrauc tagad reģistrēt, nu, netīrs, viss tāds, bet, nu, braukšana ziņā ļoti labā stāvoklī, nekādas vainas, tehniski. Kā arī kā modelis man patika, nu, bet tādā doma, ka ir mehānika. Nav nevainas mehānikā šitam. Un jā, re, kur ir defekts, durvis. Durvis un spogulis, nedaudz pa spārnu gan dabūts, un nedaudz arī pa aizmugurējām, bet tas vēl labojams, durvis gan būs jāmaina. Loks verās. Vienīgi pagrūt aizvert līdz beigām. Tā kā tā, manuprāt, ļoti labs pirkums, darījums. Tā kā cilvēks būs apmierināts, redzēs, vai sev atstās, vai uz tirgošanu ņems. Tā kā, ja kādam interesē, droši rakstam. Varbūt varēšu iedot kontaktus. Sēdekļa apsilde, klimata kontrole, tās radio, kruīzes ir, jā, reku 190. 8 nobraukums, ja braukājusi sieviete, viss ir ticamāk. Tā. Jā, ko izsaka par tādu modelīti ir, neko? Kas labāks, Golfs vai Jetta? No āras viņa ir riktīgi smuka, bet tas panols tāds vecmodīgs. Tā. Jūtos kā bērndārza laikā. Bērndārzā braukāju žurkā? Biezie brauc. Oi, tu dirst, baļā, kur šis ir stingrs. Tā kā tev no rīta, ja? Nē, tik stingrs gan ne, man no rīta ir ellīgi stingrs. Tavs viedoklis? Zini kā, man 91. bija stingrs, bet ne tik stingrs. Ir īstais nobraukums? Nu, pēc sajūtām, jā.
pēc tā, kā izskatās salons, es pagriezienu nerādīšu, mēs tomēr ar žurīti braucam. Ar Bembis te nerāda, vai ne? Tiem, kas saka, ka 1.6 sūda neiet, nu labi, viņš neiet, bet ikdienas braukšanai pilnīgi normāli. Un kad Ziemassvētkos dzirdzspēki vispār ir. Galvenais bloķis, lai ir. Ziemā arī ar Aiksam var iet plakaniski. Nē, es saprotu, un ir pāris pasūtījumi bijuši, bet nav sanāca vēl nopirkt pagaidā. Visi grib bez maksas. Jā, šī tāda žūra es neesmu braucis. Ja godīgi, es arī nē. Lielākoties visi bijuši nojāts misens. Bet to neviena zvana, ne, es laikam netic. Tu līdz slīpies. Pamēģini, Viki. Es Nē. Man pietika ar Ingu žuru, ka aiziet slīpā, tā viņš nevelk. Ar šito es noliku slīpi. Wow, burnots aizgāja. Pusties kā ceļi vienkārši līmēt taburetē, mēmi. Ja kas viss notiek pa slēgtu teritoriju. Ej, tu nost. Šis ir reāli svaigs auto. Tikai tas, ka gandrīz man vecuma. Nē, šis ir gan jauns. 10 gadi jaunāks par tevi. Viņš jau testēs Batmanu, bet man baterijas vairs nebūs. Nu, ne jau man, bet... Kaimiņi ļoti priecīgi, bet sprīdināja, ka šodien man ir dzimšanas diena. Nifigā, es pat šitādi varētu braukt ikdienā un pie kājas, ka benzīns. Jā, man patīk dīzeļspēks. Bet viņš ir ekonomisks. Labi, testa brauciens beidzās, ņemsim nākamo eksemplāru un ar šī testa brauciena daļa beigsies. Viņš tu patīkamajā cietumā. Tur esi? Cik daudz žurīšu to es redzējis, kuriem Jā, nenokrīt. parasti jācēr ciet un jāpietur. Nu, Ingus, kā tev šī skaņa, reku bez katalizatora? Pēc naudas skaņa ir. Pēc naudas. Vai tev kādā paši? Tev nopretīgāk paši varēja iepaņemt. Man kāda ir tāds ir vismaz mūzikas skanēt. Tas ir no 1000 gadu veca golfa, kas man bijis. Vai 15. Jū, bet šitas ir reāli dzīves aparāts. Jū, bet šim arī ir stingra pulis. Tev forši maģīs, nav? Vērtība. Šis ir bišķi vairāk dzīvi redzējis. Vai tas ēdek apsildīja? Šis jau rūtas zvērīgi. Kā Caps Locks teiktu, mēmākais aparāts. Šis ir patīkam ciets. Tā kā tev no rīta. Šis jau ir tā kā man no rīta. Nu, pēc skaņas jau ir sajūta, ka te ir 2.8 apakšā. Es tā visu laiku jūsmoju par šito. Vajadzēja šito sākt braukt. Man jau nepatīk. Nu, bet... Sporta. Es vēl nobrīnījos, ka tam nenāk nost. Te gan ir sajūta, Kā es video TikTokā liku. Studentiņš pa 5 eiro ielēja degvielu, kapuci, kafiju pa pēdējo kapeiku. studenti kafiju nedzer. Studenti vēl tais laikos lēja degvielu pa latu, un vakarā sanāca gan aliņam, gan cīgām. Labāk klusē, bet tu sapratīsi, kurā gada tu esi.
brutāli līmēt taburetē. Un bremžu nav. Kaut kur pie dzelzceļa apstātos. Tāpēc es nostrādāju. Ja nelīmē taburetē no jaudas, tad lai līmē stiklā no bremzē. Es jau par Ingusa žurku teicu, ka šī... Nē, par 46 vien teicu, ka man besiņš. Tagad sanāk šoču. Nu, jā. Tā, man liekas, ir, cik žurkām ir braukts, visām paliek rokā. Tas bija komfortablāks. Nu, tāds klusāks. Patīkamāk. Šis ir ļoti labs bīters. Es nav izlēpis, es būtu tam mierīgi ikdienā šitādi braukt. Bet es ņemu šito. Bez skaņas. Nu, tas vismaz sajūta, kad afigēni iet. Šitam? Es jau pārbaudīju, šim jau ir tuvāk patiesībai. Kaimiņiem patīk, ka es 5 no rīta šitādu uzstartētu. Kā ja jau ir tāds piepūtējs, tu jau nevar braukt klusām ārā. Tev ir jābrauc tā, lai viss dzird, ka tu esi lohs. Baigais veci. Skaidra lieta, kur es sēžu. Vēl pilnai laimē vajag, lai studentniec deg. Tad būtu kā pēc priekšrakstiem. Tu tās degs. Paldies par uzmanību. Bija fajni. Atslēga rokā, bet vēl rūts. Labrīt, labrīt. Tagad nevar redzēt. Tagad ir ļoti agrs rīts. Pirmdienas rīts, kur var redzēt, tagad mums ir 3 no rīta. Pirmdiena, jāsāk strādāt. Pēteris, jeb no eksperts Sijā, ved mašīnas, 2 mašīnas, kuras jūs redzējāt, ka es paņēmu Nīderlandē. Tagad viņas nāk, tu būs šeit, šoferīs piebrauks. Liels paldies, kā tu dīs uz šeieni. Un nokraušu mierīgi, tad rīt vēlāk, kad būs gaišs, parādīšu jums, kas tie par aparātiem reāli ir, kādā viņa stāvoklī. Nevarēs redzēt, bet, nu, šoferīts atveda mašīnas, rekur 39. un 1. Izbraukt šoreiz vēl varēšu, un līdz ar to varēšu pateikt, kādas tās mašīnas ir, bet tu labu iespēju viņu atstājam, un tur, tā kā, domāju, nekas slikts tur nebūs. Pirmā sērija, kā es teicu, laikam, 118. dīzelīts un 505. dīzelīts. Mehanika. Ordinālais nobraukums 411. Vai kāds sevi sarplās. Gandrīz noslāp. No, pirmajā metram nobraukti, pat ir diezgan ļoti patīkami iespēju atstāja. Ļoti smuki rots. Standartiņa, ne? Es vienmēr parādu, kā ir. Ja klients gribēs, tad viņš paņems arī tādu. Nē, nu es tev varu pateikt tādu lietu, ja cilvēks grib nopirkt šitādu mašīnu ar 150 000, tad viņš ir idiots. Tad viņš vajag saprast, ka gadā vienkārši cilvēks nekur nelidinādamies 15 000 nobrauc. Skaiti. 10 gadi. Ar šitai mašīnai, es domāju, viņai 20. Nu, ko pirmdiena turpinās. Jau pagāja pāris stundas, atbraucu tagad uz nākamo vietu un nākamie 2 autiņi. Viņš tur 46. un tur vēl viens 39. Kuru ņemsim pirmo? Kuru pirmo ņemsim? Mēs 39. Ejam 39. Rekur 39.
Jā, pat neima nosēdusies. Lukturis derētu nopulēt ar empaku, kas mums priekšies bumpers. 5,5. Tas, kā pogu nevarās vaļāt, pa sevi sūdīgi. Bet te mums liekšņi ir. Šitā. Mehānika. Orģinālā? Jā. Šie griezti, jā. Jā, labi, ka būsteri paņēmām, iedomājies. Varēs iztestēt jau Jā, dāvanu. Man uzdāvināja būsterī. Bet ne jau ledakcijas. Jā, sieva uzdāvināja. Jā. Viņš uz... Pārējais viņš bija uz gāzes, jā. Japcik. Popcik. Popcik. Kad pēc lietas sarga būs jāiet. Domāju, neatradu. Jā. Izklausījās traks sākums tāds. Jā, jo paralēli to te viņš pneimu pumpē. Bet pārdevējs teica, ka rūsas nav, tā kā es nezinu, neesmu skatījies. Tāpēc arī cena. Paņēmām mēs viņu par 1400 eiro. Bet priekš empakas, gādas temperatūras dačiks beigts. Es piegādas. Jā. Tā ir radio tumba aizmugurtīgs skan. Pagaidi, kas ar tā aizmugurtīgs? Jā, izskatās, nē. Ar elektriskie krēsli, ar atmiņu. Rikāro Alcantara. Tā jau kopsumā. Jāiztīra, tad jau daudz sīkumu jāpietaisa, jāaptavis. Labi, iešu krāmēt. Šaiza! Oh-oh! 46. 3.3 dīzels X-Drive. Un te viņš mums ir. No tālum izskatās labi, tad jau ir labi. Vai, kā es saku. Melns, nu ir tas stūrīši, to, ko es arī bildēs redzēju, bet saurumu nav. Bet atslēgu, lūdzu. Būsteri vajadzēs vai nevajadzēs, kā jūs domāju? Man otra atslēga mājās ir. Tāds savu. Es domāju, ka nevajadzēs. Mehānika. Ekrāns. Mums ir tik daudz ekrānu tagad. 63,000 atpakaļ vajadzēja apkoptaisīt. Labi, ka ir būsters jau. Turi. Paturi kameru saucās. Nu tagad tu pārbaudīni, tu reāli 3-3 Tā nav reklāma, bet būsters no ledakcija. Leds ar būsteri. Tā kā ir tā vērt. Iegādājieties. Ieliksim linku aprakstā. Kam vajadzēja 3-strīgais 46. Lūdzu. Jā, nav pilnpieciņa, bet toties. Nē, pareizāk sakot, nav aizmugari, bet ir pilnpieciņa, jā. Tieši ir pilnpieciņa. Ekstra. Man liekas, ka viņam diski bija jābūt vēl jāaptās bildēs būs. Man liekas, tie perikupi nopizdīja diskus. Man liekas, ka kaut kur jā, bet nedrīkst vēl nevienu vainot jāpārbaud. Es viņiem neuzticos, tie perikupi ir tādi viltīgi tipiņi. Jā. Taisa tādu lāgadu purnu. Jā, šo mēs nopirkām Izsolē auto viens un cena ar komisijām nostājās 1800 tur, plus piegādīti. Plānoju tirgot viņu pa trīnīti. Varbūt lampiņi, bet tas ir tās pagaidām. Vaļķiņi jāpievilk. Nē, ir labi, ir labi. Kruīzs, multistūra, ekrāns. Ejam pie Eduarda skatīties sarkano žurku. Jā. Nu, paldies. Kā kopsumā?
Kaut kur es teicu, ka slīknis jāuzteic, tad būs kaut kad... Te bišķiņ labās nost. Nu, te ir... Un to tas nav liks apšķis. Šitē tev kaut kas uzticis bijis, nezinu, vai patīrīt, pastīties, nezinu, vajadzēs metināt, nevajadzēs, un priekšējā tam, ka vietas arī vajadzēs patīrīt. Nu, nekas tur nav bijis darīts, bet korti ir izskatīt šārā, un tam bišķis ir aprūsējis tāds ir. Šāds izstāsts te viss ir ļoti labi. Šitais spāns nav bijis ņemts nost, bet šitais gan ir bijis ņemts nost. No, tāpēc abā būs žur. Paldies! Jā, spērēt man ir visi. Jā. Tā, protams, ir kurīgi sargi jāmaina, nu. Kā jau man stāvēšanas visās lietiņas ir jāpadara. Tā ir durvis arī viss, nu. Tas pacēlā ļoti labi redzēt, ka bez rūsas. Tagad tik tā bija viens komentārs, ka viņam tur ir rūsas caurums. Tas gan jau par to teikt. Tajā pusē, kur nolobījies, tas nav caurums. Tu kaut kur... Par šitā te vieta, kur bija. Par šitu viņš domā, ka te ir caurums. Te jau. Jāskatās, bet no caurums te nav vēl. Nē, stingrs. Puska kā ir virsū. Tas jau tas, nu šitais tāds figņetļēga, nav. Pagad šitais ņemās, no? Nē, šitam nē. Nē, šitam nav nekā. Ai, es gribu šeit bumperis. Nu, tad jāliek pa virsu liekas, jā. Jā, būtis dažādi veidi ir faceliftam, tad ir tās M, vēl tās. Var izvēlēties, ko liek virsū. Tas nav tā kaut kā. Nu, šits jau vistrāgākais, kur jāpataisa būtu. Arī, lai neiziet tālāk. Jā, tikai vēl forma ir aizgājusi, nu, tad vēl taisa. Tad tev vēl būtu labi uztaisīt pašas galus. Pavisam minimāli kaut kas sācis veidoties ir. Nu, tas ir tāds, zini, tur... Nē, zini kā, ja taisāt, Nē, tad vēl taisīt, pie jā. reizes, lai paņem. Tā citā.